Šodien mēs ienāksim klasiskā romāna pasaulē, ko sarakstījis Čārls Dikens Lielās cerības, kas tika publicēts 1860. gadā. Šis romāns ir izturējis laika pārbaudi un joprojām ir viens no populārākajiem darbiem angļu literatūrā. Šajā aizraujošajā stāstā mēs sekojam līdzi Pipam, bārenim, viņa likstās un piedzīvojumos. Pipa ceļojums sākas drūmajā Kentas novadā, un pakāpeniski viņš attīstās par cilvēku ar bagātu emociju un pieredzes gammu. Viņa sirdī mīt ilgas pēc labākas dzīves, sapnis par dienu, kad viņš varēs kāpt pa sociālajām kāpnēm un kļūt par īstu kungu. Tikšanās ar noslēpumainu labvēli un pirmā saskarsme ar bagātību un augstu stāvokli pastiprina šo vēlmi. Romāns mūs aizved uz Viktorijas laika Angliju, laikmetu blēko raksturoja sociālā nevienlīdzība un straujas pārmaiņas. Dikens spilgti apraksta 19. gadsimta Londonu ar tās pārpildītajām ielām, elegantajām mājām un graustu skarbo realitāti. Tas bija laiks ar stingrām sociālajām normām un milzīgu plaisu starp bagātajiem un trūcīgajiem. Caur saviem tēliem Dikens atklāja šīs sistēmas netaisnību un tās ietekmi uz cilvēku dzīvi. Plaisa starp trūcīgajiem un bagātajiem bija milzīga, un šī sociālā noslāņošanās ir viena no galvenajām lielo cerību tēmām. Caur Pipa dzīvi mēs redzam gan vienkāršo ļaužu ciešanas, gan morālo pagrimumu, kas slēpjas privileģēto ļaužu pasaulē. Dikens ar neticamu precizitāti atdzīvina šo pasauli. Viņa vērīgie novērojumi un spilgtie apraksti mūs ieved tieši Viktorijas laika sabiedrības sirdī un ļauj mums kopā ar Pipu staigāt pa Londonas ielām. Viņa vārdi glezno skaidru ainu, austot gan realistisku, gan simbolisku tēlu un vietu tīklu. Lielās cerības ir romāns par cilvēku izaugsmi, kas atspoguļo Pipa ceļu no zēna līdz vīrietim, viņa attīstību, kļūdas un visbeidzot pašcieņas un identitātes meklējumus. Tas ir stāsts par ambīcijām un bagātības kārdinājumu. Pipa tieksme pēc labākas dzīves ir romāna dzinējspēks, kas viņu ved cauri virknei liktenīgu izvēļu. Pat mūsdienās lasītāji var identificēties ar Pipa pieredzi. Viņa cerības, bailes un sapņi ir universāli, un viņa stāsts pārsniedz laika robežas un turpina iedvesmot daudzas paaudzes. Viņa cīņās un uzvarās mēs redzam atspoguļojumu mūsu pašu cīņām. Viņa ceļojums ilustrē mūsu pašu cerības, izaicinājumus un izaugsmi. Tas ir mūžīgs un universāls ceļojums, kas pēta mīlestības, zaudējuma, piedošanas un mērķa meklējuma tēmas, atgādinot mums par cilvēka dabas sarežģītību. Šis romāns tiek uzskatīts par literatūras šedevru. Tā aizraujošais sižets, neaizmirstamie tēli un mūžīgās tēmas turpina piesaistīt lasītājus vairāk nekā 100 gadus vēlāk. Romāns pēta cilvēka dabas sarežģītību, sociālo spiedienu, bagātības un nabadības ietekmi un morālās dilemmas, kas veido mūsu dzīvi. Tas ir apliecinājums cilvēcības spēkam. Dikens mums atgādina, ka labestība un sapratne var laust sociālās barjeras un radīt būtiskas pārmaiņas. Lielās cerības ir kas vairāk nekā tikai stāsts, tas ir mantojums. Atgādinājums par izcilas literatūras spēku, kas turpina mūs iedvesmot un likt aizdomāties līdz pat šai dienai. Kad mēs pirmo reizi satiekam Pipu, viņš ir tikai mazs zēns. Viņš dzīvo vientuļi Kentas grāfistes drūmajos purvos. Viņu audzina skarba māsa un labsirdīgs tēvocis Džo, kurš ir kalējs. Pips ir bārenis. Viņš nekad nav saticis savus vecākus un viņa dzīve ir grūta. Bet Pips ir labs zēns. Viņam piemīt dzīva iztēle un ilgas pēc aizraujošākas dzīves. Kādu dienu Pipa dzīve mainās uz visiem laikiem. Viņš purvā sastopas ar biedējošu izbēgušu ieslodzīto. Šī tikšanās aizsāk notikumu virkni, kas uz visiem laikiem izmainīs viņa likteni. Ieslodzītais bija biedējošs skats. Viņš bija izsalcis, izmisis un piedraudēja mazajam Pipam. Viņš pieprasīja ēdienu un vīli, lai noņemtu savas ķēdes. Pips bija pārbījies, bet viņam arī kļuva žēl ieslodzītā. Viņš nozaga ēdienu un vīli no māsas mājas. Slepeni viņš visu atnesa ieslodzītajam. Šī labestības izpausme Pipam lika justies vainīgam. Viņš nezināja, kā šī tikšanās ietekmēs viņa dzīvi. Viņa labā sirds kļūs par pagrieziena punktu viņa dzīvē. Tas parādīja, ka pat mazai rīcībai var būt lielas sekas. Drīz vien Pipa dzīve atkal mainījās. Viņš tika uzaicināts uz Satis House, grandiozu, bet novārtā pamesto savrupmāju. Tur viņš satika dīvaino un bagāto Miss Havisham.
Miss Havishama bija skumja figūra. Viņa tika pamesta pie altāra savā kāzu dienā. Viņa joprojām valkāja savu kāzu kleitu, un laiks viņas mājā bija apstājies. Pips satika arī Estelu, Miss Havishamas skaisto, bet vēso audžumeitu. Viņš iemīlējās viņā no pirmā acu skatiena, bet Estela izturējās pret viņu ar nicinājumu un vienaldzību. Šīs tikšanās iesēja ilgošanās un nemiera sēklas Пипа sirdī. 5. глава. Лондон зовет. Мечты Пипа стать джентльменом. После своего опыта в Сатис Хаус Пип жаждал лучшей жизни. Каждый визит в особняк усиливал это желание, открывая ему мир, который резко контрастировал с его собственной простой жизнью. Он стыдился своего скромного происхождения. Собственный дом, по сравнению с роскошью Сатис Хаус, напоминал ему о его низком социальном статусе. Он мечтал стать джентльменом. Он хотел быть достойным любви Эстеллы, красивой, но холодной девушки, которая пленила все его чувства. Однажды судьба Пипа изменилась. Он получил таинственное письмо, которое навсегда изменило ход его жизни. Неизвестный благодетель оставил ему огромное наследство. Это внезапное богатство ослепило и сбило его с толку. Ему предстояло отправиться в Лондон, город возможностей, где его ждали образование и культура. Там он получит образование, необходимое, чтобы стать настоящим джентльменом. Пип был взволнован. Возможность учиться, расти и развиваться наполнила его надеждой и радостью. Он начал наслаждаться своим новым богатством, покупая дорогую одежду и посещая элегантные магазины. Он верил, что это ключ к счастью. В его новом мире были балы и светские мероприятия, где он надеялся обрести признание и любовь. Он никогда не спрашивал об источнике своего состояния. Благодетель Пипа оставался загадкой, но Пип был слишком поглощен своей новой жизнью, чтобы беспокоиться об этом. Полный надежд и наивности, Пип отправился в Лондон. Перед ним открылись двери в новый мир, полный обещаний, но и скрытых опасностей. Приключения Пипа только начинались, и его борьба за то, чтобы стать джентльменом, подвергнет его испытаниям, о которых он даже не подозревал. 6. nodaļā. Atklāsme, Magviča patiesā identitāte. Dzīvīgajā Londonā, kur Temze vijās cauri pilsētai un zirgu pajūgu rīboņi atskanēja pa ielām, Pipa pārvērtības par kungu ritēja pilnā sparā. Londonā šķita, ka Pips dzīvo savu sapni kā džentlmenis. Viņš iekļāvās augstākajā sabiedrībā un pārņēma tās paradumus, baudot apkārt esošo eleganci un greznību. Viņš baudīja savu jauno bagātību un statusu, dzīvojot pārticībā. Krāšņas vakariņas, saviesīgi pasākumi un dārgas drēbes kļuva par viņa ikdienu. Dzīve, pēc kuras viņš vienmēr bija tiecies, tagad bija viņa rokās. Tomēr viņš attālinājās no Džo, vienkāršā kalēja, kurš viņu bija uzaudzinājis. Šis pieticīgais vīrietis, kurš bija iemācījis viņam dzīves vērtības, tagad bija tālu un neskaidra figūra Pipa atmiņās, atstāts novārtā jauno ambīciju ēnā. Viņa galvenais mērķis bija iekarot Estelas sirdi. Viņu apbūra meitenes skaistums un vēsums, un viņš bija apņēmies iegūt viņas mīlestību. Taču tieši tad, kad šķita, ka Pipa dzīve ir perfekta, viņa rūpīgi būvētā pasaule sabruka drupās pēc postošas atklāsmes. Viņš saņēma vēstuli. Viņa labvēlis nebija Miss Havishama, kā viņš vienmēr bija ticējis. Tā nebija ekscentriskā, bagātā sieviete, kuras labvēlību viņš bija iztēlojies. Viņa īstais labvēlis bija Ābels Magvičs, izbēgušais noziedznieks, kuru viņš bija saticis bērnībā purvā, vīrietis, no kura viņš bija baidījies, bet kuram bija arī palīdzējis. Šī atklāsme satricināja Pipu līdz sirds dziļumiem. Viņa jaunā dzīve kā džentlmenim sabruka ap viņu, saskaroties ar patiesību. Viņu pārņēma kauns un vilšanās. Apziņa, ka viņa bagātība nāk no noziedznieka, iedzina viņu kauna bezdibenī. Viņš atpazina sevī nicinājumu, ko bija jutis pret Magviču, nicinājumu, no kura viņš bija mēģinājis izvairīties, pievienojoties augstākajai sabiedrībai. Un tagad viņš saprata, ka tieši šis vīrietis viņam visu bija devis. Viņš bija mēģinājis aizbēgt no savas pagātnes, no vienkāršās dzīves, kas tagad šķita tik tāla un sveša. Viņa sirdsapziņu māca vainas apziņa par vīrieti, no kura viņš bija baidījies, bet kurš viņam arī bija simpatizējis. Noziedznieka pašaizliedzība un labestība lika Pipam pārvērtēt savas vērtības un apdomāt patieso pateicības un uzticības nozīmi. 7. nodaļa – Ilusiju sabrukums, jauna izpratne.
Pips bija šausmās par Magviču. Viņam bija riebums par savas bagātības avotu. Viņu mocīja vainas apziņa, un viņš cīnījās, lai samierinātos ar savu nicinājumu pret noziedznieku. Šī atklāsme piespieda Pipu ieraudzīt savus aizspriedumus. Viņš sāka pārvērtēt savas vērtības. Viņš saprata, ka patiesa laime nav atrodama sociālajā statusā vai materiālajā labklājībā. Pipa pieredze mums atgādina, ka āršķirības bieži vien ir mānīgas. Vīrietis, kuru uzskatīja par bīstamu noziedznieku, patiesībā bija labklājīgs. Un Pips, kurš bija tiecies kļūt par kungu, saskārās ar saviem morālajiem trūkumiem. 8. nodaļā – piedošana un izpirkšana. Pipa ceļš kļuva par piedošanas un izpirkšanas ceļu. Viņam bija jāatzīst sava liekulība. Viņam bija jāiemācās pieņemt Magviču tādu, kāds viņš bija. Pipa pārvērtības nebija vieglas. Viņu mocīja vainas apziņa, kauns un apjukums. Bet pamazām viņš sāka saprast patieso līdzjūtības un uzticības nozīmi. Viņš pieņēma Magviču gandrīz kā tēvu, kura viņam nekad nebija bijis. Viņš riskēja ar visu, lai palīdzētu viņam aizbēgt. Tā rīkojoties, viņš pārvarēja savus aizspriedumus un atrada patiesu draudzību un uzticību. 9. nodaļa – lielo cerību, mūžīgais spēks. Lielās cerības ir mūžīgs stāsts. Tas aplūko universālas tēmas, kas joprojām ir aktuālas mūsdienās. Tas stāsta par sociālo netaisnību, ambīcijām un mīlestības meklējumiem. Čārlza Dikensa tēli ir neaizmirstami. Pipa ceļš uz briedumu ir universāls un aizraujošs. Viņa cīņās un uzvarās mēs redzam atspoguļojumu mūsu pašu pieredzē. Šī romāna noslēgums atstās neizdzēšamu iespaidu uz lasītājiem. Tas mums atgādina, ka patiesa laime rodas mūsos pašos. Tas mudina mūs ieskatīties dziļāk par āršķirībām un saskatīt katra cilvēka patieso vērtību. Tas iedvesmo mūs dzīvot labestīgāk un saprotošāk.